Tātad mēs šeit esam sanākuši, lai pārvērstu savus sapņus ceļot realitātē. Un ne tikai savus sapņus ceļot, īstenībā jebkuru savu sapni mēs šeit varam pārvērst realitātē. Un mēs saprotam, ka pasaule ir pārāk liela, lai mēs paliktu vienā vietā. Kad kādreiz ar cilvēkiem nākas runāt, tad viena daļa cilvēku saka, man nemaz negribas ceļot. Es īstenībā viņam neticu, tāpēc, ka viņš māna pats sevi un grib apmānīt vēl arī pārējos. Kāpēc viņš negrib ceļot, kāpēc viņam liekas, ka viņam ir labi mazajā Latvijā? Tāpēc, ka viņam ir divas problēmas - nauda un laiks. Tātad viņam pietrūks nauda, un viņš ir no tātad, mājas, darbs, darbs, mājas, mājas, darbs, darbs, mājas. Viņam arī laika nav. Tātad viņam ļoti daudziem cilvēkiem vienkārši nav nauda un nav laiks. Tātad kompānija, par kur mēs šodien runāsim, atrisina abas šīs lietas uzreiz. Un mēs runāsim par to, kā atvieglot savu dzīvi. Patiesībā ne tikai ar ceļošanu, te ir ļoti daudz iespējas, ko mēs varam šajā klubā iegūt. Tātad mēs runāsim par kompāniju, kas saucās MWR Life, Making Wishes Real, no angļu valodas tulkojas īsteno sapņus realitātē. Tieši tā arī saucās kompānija. Tātad tas ir ekskluzīvs ceļotāju klubs, kas maina priekšstatu par ceļojumu, kur nākotnes ceļojumi kļūst gudri, ātri un inovatīvi. Ceļo un ekonomē vairāk. Tātad kompānija ir dibināta 2013. gadā. Kompānija darbojas visā pasaulē, vairāk nekā 160 valstīs. Office ir Hongkongā, Amerikā, Francijā, Lielbritānijā, apvienotajos Arābu Emirātos. Varās vaļā arī postpadomju savienības tirgus. Vairāk nekā šobrīd mēs esam tuvu. Es nezinu, tūlītās mēs uzzināsim, tāpēc, ka šī te akcija, es domāju, ka varbūt pat trīskāršot šo te skaitli, tāpēc, ka vienkārši šī te iespēja, kas mums tagad tika dota pēc, pirmkārt, kompānijai ir 12 gadu jubileja, un otrām kārtām bija tikko lielais kompānijas starptautiskā mēroga pasākums, kur mums tika iedots ļoti labs, ļoti laba akcija uz dažām dienām, un tāpēc noteikti, ka klubā biedri šobrīd es nezinu, dubultosies noteikti, ja ne vēl vairāk. Tātad šī te ir turisma industrija jaunā līmenī, un tieši tas ir tas, kas uzrunā cilvēkus šim klubam pievienoties. Tātad klubs strādā pēc uzaicinājuma sistēmas. Tieši tāpēc jūs kāds šeit ir uzaicinājis. Un tagad paskatīsimies, kāpēc viņš strādā pēc uzaicinājuma sistēmas, nevis pēc kaut kādas savādākas sistēmas. Tātad skatāmies tradicionālos vairumtirgotājus, nevis vairumtirgotājus, bet pārpircējus. Bookings, Expedijas un tā tālāk, visi tie, no kuriem mēs parasti pērkam ceļojumus. Viņi pērk, tātad viņiem ir vairumtirgotāja platforma, no kuriem viņi pārpērk, uzliek savus uzcenojumus, uzliek milzīgās reklāmas, kas ir pilns internets ar reklāmām. Sanāk, ka viņš apaug ļoti spēcīgi, uz procentuāli pat 70% viņš apaug cena, tā tad vairāk apaug nekā īstenībā mēs varētu maksāt, un rekur mēs par to maksājam. Tātad šī kompānija ir izdomājusi savādāku metodu. Viņa ir izdomājusi, kāpēc mums jāmaksā par tām reklāmām, priekš kam. Mēs varam darīt savādāk. Un mēs vienu daļu pērkam no vairumtirgotājiem, bet uzliekam pavisam nelielu procentu. Reklāmas mums nav, jo reklāmas esam mēs katrs paši, kuri vēlamies būt par šiem te vēstniekiem un runāt par šo te stāstīt par šo te klubu citiem cilvēkiem. Tātad reklāmas nav, līdz ar to jau samazinās. Klubs uzliek ļoti mazu, kompānija uzliek ļoti mazu uzcenojumu, lai varētu legāli strādāt. Viņai uzcenojums ir jāliek kaut kāds, tāpēc, ka viņi maksā nodokļus, viņi savādāk nevar strādāt. Bet tas ir daudz, daudz mazāk nekā liek šie te visi bookingi un visi te pārējie. Līdz ar to mums cenas ir draudzīgas, daudz mazākas. Un līdz ar to cilvēkiem ir iespēja vairāk ceļot, apskatīt pasauli un iet ārā no tā savas komforta zonas šaurās, tāpēc, ka šeit ir arī iespēja tikai ceļot. Un skatāmies, kas tad ir, ko tad šis klubs mums piedāvā. Klubs mums piedāvā vairāk nekā miljonus viesnīcas visā pasaulē. Klubs mums piedāvā kurortus, avio biļetes, kruīzus, automašīnu nomas, ekskursijas, izklaides, zemes transports, vilcieni, starptautiskie pārvada, autobusu biļetes, transferi, biļetes uz koncertiem, pasākumiem, dzīvokļu arī dzīvoklis, tas kā Airbnb, un ir speciāli. Tas ir tas, ko var dabūt arī citu platformās.
Bet cenas mums ir savādākas nekā citās platformās. Bet skatāmies, kas ir īpaši tās odziņas, kur nav nekur citur. Tas ir speciāli īpašie klubu piedāvājumi. Life Experience tie ir kompānijas, pašas kompānijas organizētie ceļojumi. Kompānija ir tūra operators, nevis tūra aģents, bet tūra operators. Tātad jā, pati organizē arī savējos ceļojumus. Lifestyle Malls ir brenda preču outlets, kurš tika ieviests pandēmijas laikā, lai kompānija varētu izturēt šo smago periodu. Un mākslīgais intelekts. Kompānija ļoti strādā pie inovācijām. Mēs zinām, ka mēs bez mākslīgā intelekta nekur neliksimies. Ja mēs gribēsim no viņa kaut kur likties, mēs vienkārši būsim atpalicis cilvēks. Tas ir tas pats, kas šodien kāds pateiks, es internetu nelietoju. Ja? Tas būs pēc kāda brīža mākslīgais. Mēs jau tagad lietojam ļoti daudz tie, kas esam klubā. Šis te mākslīgais intelekts ir piesaistīts tieši mūsu platformai. Tad viņš ir sasaistīts ar visiem pakalpojumiem, kas šeit ir. Tad mēs viņam varam uzdot jebko pēc savām vēlmēm, un tur pašlaik vispār ir uzlabojums vēl vairāk. Nu, mākslīgais intelekts arī uzlabojās. Mēs varam vienkārši savā telefonā uz kaut kādu ielas stūra stāvot, pateikt, es esmu tur un tur, un man vajag taksi uz turieni un turieni. Vienkārši savā balsī ierunāt telefonā, un tad mākslīgais intelekts caur šo te platformu viņš tad tev visu nokārtos un atpūtīs jau taksi. Pie tehnoloģijām viņi ļoti spēcīgi arī strādā, tāpēc ka tas jau atvieglo mūsu dzīvi, ja mēs pareizi tās izmantojam. Un viesnīcām savukārt ir 150% labākās cenas garantija. Ja mēs atradīsim lētāku viesnīcu, tas var gadīties, tāpēc ka tas ir dzīves tirgus. Un var gadīties arī, ka Bookings kaut kādā brīdī nomet tās cenas nost, ja? Bet, ja mēs to ieraudzām, ka citur lētāks, mēs tāpēc norezervējam klubā viesnīcu, bet kompānija mums atmaksās 150% no cenu starpības. Tāpēc, ka viņi garantē labāko cenu tirgū, visā tirgū. Un te ir daži piemēri no viesnīcām. Tātad mums te ir Budapešta. Online centrā ir Booking cena. Kaut gan viņš diezgan tur līdzīgs viss ir Booking un Expedijas un Agodas un viss kaut kas. $373, Travel Advantage cena $324, ekonomija $49. It kā neliekas daudz, bet arī pašā laikā mēs tāpatās vienmēr skatāmies, kur mēs varam kaut ko nopirkt lētāk un iekonomēt. Tātad ekonomējam tāpatās gandrīz $50. Šeit mums ir Dubaja, tātad mums ir online cena 1187, Travel Advantage cena 409. Nu, te ir ievērojama ekonomija. Ekonomija $778. Ekonomija patiesībā var būt, te ir 61%. Mēs varam atrast līdz pat 70%. Jo, nu, vienīgs ir daudz, un ja mēs cītīgāk paložņājam, ja mēs kaut kur braucam, mēs vienmēr varam atrast savu ļoti izdevīgu foršu piedāvājumu. Stambula 1655 ir online cena, un mūsu cena ir 955, arī ekonomija $700. Starp citu, jā, mēs arī Dubajā Stambulā bijām pirms dažām dienām, un tieši precīzi $700. Mums tā sakrita, ka tieši arī mēs $700 iekonomējām uz viesnīcu. Balī ir, principā, ja mēs jau varam šitā staigāt pa daudzām vietām, bet visur būs plus mīnus tas pats. Online cena 4539, tā ir piedāvājuši viesnīca, viesnīca Advantage ir uz pusi mazāk, tad mums ekonomējam. Gan arī 2000, par visnībā 2000, tur daudz kur citur vēl var aizbraukt. Tad tas ir par viesnīcām. Ejam tālāk. Šeit ir Life Experience. Life Experience nozīmē dzīve pieredze, un šie ir te kompānijas īpaši veidotie ceļojumi. Pārsvarā viņiem arī ir piedzvaigžņu viesnīcās. Kāds saka, man nevajag tās piedzvaigžņu viesnīcas, bet no otras puses tā cena jau ir tāda pati kā trīszvaigžņu viesnīcā. Un kompānija mums māca iziet no tās komforta zonas ierastās, kur mēs tajā šaurumā tikai varam atļauties. Kāpēc mēs negribam tās piedzvaigžņu viesnīcas? Tas taču ir pilnīgi saprotams, tāpēc, ka mums nav, mēs nevaram samaksāt par tām piedzvaigžņu viesnīcām. Tad šeit mēs vienkārši palinām to komforta zonu, skatāmies, arī tu drīksti tā dzīvot. Arī tu drīkst redzēt kaut ko daudz vairāk skaistāku nekā tikai kā tu apzināti skatīties tās lētās viesnīcas. Tāpēc mēs šeit par tām pašām cenām skatāmies, tad vienai personai $597, bet mēs šeit redzam pretī 300 lojalitātes punkti. Kas ir lojalitātes punkti? Klubs strādā pēc abonēšanas sistēmas.
Tieši tāpatās, kā pēc tam šobrīd daudz kas strādā. Mēs par telefonu maksājam, mēs par internetu maksājam, es par Zoom maksāju, mēs maksājam par kaut kādiem fitness klubiem, par visu kaut ko mēs maksājam, par šitiem te Spotifyiem un visu kaut ko mēs maksājam. Abonēšanas maksu. Bet šeit arī maksājam abonēšanas maksu, lai varētu piekļūt šai te platformai, šiem te visiem piedāvājumiem, kas platformā ir. Jo platformā šeit ir piedāvājumi par stipri zemākām cenām nekā tirgus cenas. Lai mēs varētu pie šīs te platformas piekļūt, mēs maksājam abonēšanas maksu, kas ir $120 mēnesī. Apmēram 100 eiro kaut kur drusku. Nu, un šī te abonēšanas maksa, kuru mēs maksājam, viņa nezūd. Ja es, piemēram, kaut kādā mēnesī pateikšu, teiksim, neaiziešu uz fitnesa zāli, pateikšu, sorry, man tur nesanāca, es negāju, atdod man naudu atpakaļ. Viņi tev to naudu dos atpakaļ, tāpēc, ka tā jau nav viņu vaina, ka tu nenāc, tu biji abonēts, tu nopircis, bet tu nenāc pats vainīgs. Tad šajā gadījumā, mēs abonēšanas maksu maksājām, bet mums, kompānija mūs atpakaļ atdod tieši tikpat daudz lojalitātes punktus. Un šo te lojalitātes punktus, reku, mēs varam mīnusot nost. Tad man šis ceļojums maksās $299. Lojalitātes punktus mēs varam arī nopelnīt, un mēs varam izdarīt tā, ka mums abonēšanas maksa no savas kabatas vairs nav vispār jāmaksā. Tad katru mēnesi kompānija mums dod šos lojalitātes punktus, bet es no savas kabatas nemaksāšu. Par to es pastāstīšu vēlāk, kā to izdarīt. Malaga tūlītās es pēc 2 dienām braucu uz Malagu. Nu, mēs braucam ātrāk, mēs 4. jau braucam no paša. Mēs vispār naktī jau sanāk 3. braucam. Un all inclusive 5 zvaigžņu viesnīca no persona $449 mīnus 250 lojalitātes punkti, ko man kompānija dāvina. Tad es samaksāju $199, kad man bija 164 eiro. Super cena, 5 zvaigžņu viesnīcā, viss iekļauts. Jā, Malagā arī bija patīkams tas moments, kad e-pastā atnāca ziņa, kad es varu pieviest kopam šam. Un daudz kluba biedri no visas pasaules. Absolūti no visas pasaules, jā. Es arī redzēju, ka tur būs no vadības cilvēki. Būs arī tie, kas tur ir, tie, kas bija Stambulā, redzēja šo te mediju, ja, ir viņš tur arī skatījos tajā WhatsAppā. Tad mēs mācāmies no veiksmīgiem cilvēkiem. Ja mēs gribam mainīt kaut ko savā dzīvē, mums ir jābūt tajā vidē, no kuras mēs kaut ko varam smelties. Ja mēs esam tādā iepriekšējā vidē, kurā mēs dzīvojam un neko nemainām savā vidē apkārt, mēs nekur citur, mēs tieši tur arī paliksim. Mēs nekur citur nevaram palikt, tad mēs jau neko citu neredzam. Mēs redzam to savu vidi, darbs, mājas, mājas, darbs, darbs, mājas, mājas, darbs, darbs, mājas, mājas, darbs. Tad mēs izraujamies ārā, mēs pilnīgi kā kvantu lecienā ielecam pavisam citā pasaulē iekšā, skatāmies, šitā tā arī var dzīvot. Un tas ir tas emocionālais pārdzīvojums, tas ir strādā, un tā kā tāds klikšķis, es šitā gribu dzīvot. Un skaties, reku, viņš ir tāds, es arī tā gribu. Un tur notiek tas, ka tev mainās, principā transformējās viss tavu dzīvi. Ja? Un šie te nav tie ceļojumi, kur mēs aizbraucam paēst, pagulēt un vēl kaut ko tur nezinu. Šie nav tie ceļojumi. Šie te life experience, viņi ir piesātināti, viņi ir dažādi. Viņi ir ar iekļautām programmām iekšā šeit. Viņš nebūs ar programmu, bet šeit tāpatās mēs kopā sabraucot no visas pasaules kaut ko kopā arī vienalga noorganizēsim. Jūs arī redzēsiet, noteikti daudz video materiālu nāks gan no pašas kompānijas, gan no mums. Vienkārši tas ir kaut kas pavisam savādāks. Un to nevar nodot nevienam citam, tāpēc, ka tas ir pašam ar emocijām jāizdzīvo katram pašam. To nevar nevienam pateikt, kā tas ir. Puketā vispār bija 100% varēja norakstīt lojalitātes punktus. Viņš maksāja $399 un visus 399 lojalitātes punktus varēja nomīnusot nost. Tas ir tātad nulles, nopērk lidmašīnas biļeti un brauc uz Puketu. Pagājušajā gadā vasarā. Tātad šie piedāvājumi ir ļoti daudz, ļoti daudz. Un skatāmies, kādas vēl ir mūsu ekskluzīvās priekšrocības. Mēs no katras rezervācijas, ko mēs veicam uz platformas, saņemam cashback. Tas ir, tie ir punkti, bet tagad, piemēram, norezervēju kaut kādu naudu par ekskursiju, teiksim, man atnāk atpakaļ šie tie cashback punkti, un pie nākošās rezervācijas viņi man ir uzkrājumā, es viņu jau kā naudas izteiksmi, viņš nomīnusojās nos, man sanāk vēlāk. Par lojalitātes punktiem es pastāstu, lai kādi līdz 4, tad 5 kopā ar mani, vēl 4 ceļotājus varu pievienot platformai kā ceļotājus. Viņi nevarēja lepirīt, ka viņi nav klubā kā biedri. Viņiem nebūs lojalitātes punktu, viņiem nenāks cashbacks. Bet man, kā tam cilvēkam, kurš viņu ir pievienojis pie platformas, nāks, viņš, piemēram, rezervēs viesnīcu,
nāks cashbacks no tā, no viņa rezervācijas. Izdevīgi. Tālāk vidū ir patīs daļa no, no licences atļaujas visas ETO, Eiropas Tūra Operatoru asociācija. Uh, Šeit ir ļoti prasības lielas jāiziet, lai varētu iekļūt šajā asociācijā. JATA avio kompānija asociācija. Un mēs piedaram pie Eiropas. Francijā mums ir office. Un tātad, nu, principā katrai valstī, viņš katrā valstī, kur iet, ir savējā kaut kāda tad pie Eiropas, par cik mēs esam Savienībā. Citās valstīs tur ir citas atļaus un licences, mēs skatāmies tieši Eiropu. Un kas šeit vēl ir ļoti būtiski? Šis te Trust Pilot, kas neatkarīgais, tad cilvēki liek atsauksmes. Viņš ir vispār neatkarīgs, tā kā vērtētājs, varētu teikt, ja. Nu, un skatāmies, Bookingā es tagad neesmu ieskatījusies, bet tur bija, kad kaut kādā vienā brīdī bija Bookingām 1,4 zvaigznes tikai. Nu, viņš sarkans vispār dega. Ja, tad Travel Advantage ir 4,8 zvaigznes, un viņš ir pilnībā visas zvaigznītes, visas 5 ir, ja. Tā kā tas arī ir, vai varam paskatīties Trust Pilotā šīs te atsauksmes no cilvēkiem, un tas ir tas uzticamības vērtētājs. Kādreiz cilvēki man prasā, kā es varu garantēt, ja, kur man ir garantija, ja tur kaut kas pēkšņi. To garantē Eiropas Tūra Operatoru asociācija. Tur ir milzīgas apdrošināšanas naudas iemaksātas, lai ja kas, tad viss to sēdz tā Eiropas Tūra Operatoru asociācija, ja ir kaut kas, nu, kaut kas pēkšņi tāds. Un 24/7 klientus. Tas arī ir. Šobrīd viņš ir pārslogots, tāpēc, ka ļoti daudz reģistrācijas iet un cilvēki pielaiž kodu. Un atbalsts patiesībā normāli strādā ļoti, ļoti ātri. Jūs kaut kur esat, kaut kāda ķibeli jums tur ir notikusi. Jā, ātri jums atbild. Starp citu, šis te klienta atbalsta dienests arī tuvākajā laikā tiks piesaistīts mākslīgajam intelektam, jo ļoti daudz atbildes jau, lai nebūtu tā, ka ir tā lielā pārslodze, ja tagad, piemēram, arī cilvēki uzdod viens tos pašus jautājumus. Pēc būtības to var atbildēt arī tas mākslīgais intelekts. Viņš to pateiks, kas un kā, ja? Nu, tad, lai atvieglotu, lai pātrinātu šo te klientu atbalsta dienas darbību, tad, nu, viņi strādā pie visa, lai mums būtu ērtāk, lai mums būtu visiem patīkami darboties. Tātad šeit ir ļoti labs moments, ko jūs redzat, 100% lojalitātes punkti. Pēc gada, tad, kad jūs esat veselu gadu bijuši lojāli klubam, kompānijai, veselu gadu maksājuši biedra naudu, nu, biedra naudas tā nav, tā ir abonēšanas maksa, tā pareizi teikt. Tad 12 mēnešu pēc kārtas, neizlaižot 12 mēnešus pēc kārtas, ja jūs maksājat abonēšanas maksu, tad pēc 12 mēnešiem mums ir kabinetā tāda biznesa centrā tāda lidmašīna, arī Travel Advantage platformā. Lidmašīnīte, kur mums skaita 1 mēnesis, 2 mēneši, 3 mēneši, 4 mēneši, man tagad ir 7 mēneši, pēc 5 mēnešiem es saņemšu 100%, bet man jau tur ir iztērēts īstenībā. Varbūt, ka man nemaz nebūs tie lojalitātes punkti. Bet ir cilvēki, kuri ceļo varbūt retāk, varbūt vienreiz gadā viņš ceļo, viņam tur uzkrājumā tur būs rekurs 120 reizes 12,440 dolāri lojalitātes punkti, pareizāk teikt. Varēs 100% iztērēt nevis viens pats, bet uz istabiņu. Tad sanāk, ka viņš bez mazliet tā kā tādā krājkasītē liek to naudu, un ja, viņam nebūs tas moments, kad viņš varbūt krāja tam ceļojumam, bet pēkšņi kaut kāda ķibele, un visbiežāk tā arī notiek. Kaut kas cits, liekas, kaut kāda, tur nezinu, veļas mašīna sajuka, nokoja automašīnai ir iepusprāga. Re, kur tu naudiņu, no kurienes ņems no ceļojuma naudas nost, un visu tos atkal arvien tālāk un tālāk attālinās. Šeit mēs ieliekam, jā, viņu ceļojumam, mēs viņu varēsim tikai izņemt ceļojumā, un mums tas būs piespiedu ceļojums, un mēs nekur neliksimies, mums būs obligāti jāceļo. Tas ir daudz cilvēku uz kredīti iestādēm ņemt kredītus ceļojumiem, un pēc tam maksā tos procentus. Ļoti daudz tā dara. Ja ir kaut kāds nu, tāds dārgāks ceļojums. Ja? Taču otrādi mēs pirms tam nemaksājām, un nekādu procentu mums pēc tam nav jāmaksā. Mēs nepārmaksājām, vienkārši braucam un priecājamies. Šis ir ļoti labs. Tātad te ir sadarbības partneri, un te ir tas iepirkšanās mols, kur ir šīs te, ko es teicu. Kādam viņš arī īstenībā ir ļoti, ļoti mēs un tāpatās mēs arī veikalā pērkam šīs te, nu, kur tu nepērk kaut kādas kosmētikas vai kaut kādas tur apavas vai apģērbas. Nu, visi mēs tāpatās to daram.
Kur te ir redzama, viņi tur rokās mūsu karti. Mums ir kompānija sava karte, ko jūs katrs varat dabūt. Tikko jūs ienācat klubā, jūs viņu varat pasūtīt. Karte ir bez maksas. Viņi ir priekšrokas karte. Tad, kad jums kaut kā, tad, kad jums bonus naudas nāk iekšā, jūs viņu varat pārvest uz savu karti, gan uz savas bankas kontu, gan kompānijas karti, gan kriptovalūtām. Ļoti daudz iespējas, kā mēs varam šīs pelnītās naudas izvadīt ārā. Un Lifestyle Malls ir vairāk nekā 3,5 miljonus preču un vairāk nekā 1,5 brendi, kur mēs varam norakstīt ļoti daudz lojalitātes punktus un saņemt atpakaļ arī šos te cashbackus. Lojalitātes punkts, ja, piemēram, mēs saņemam dāvanā, man tas ir ļoti interesanti. Man ļoti pirkt šī vienkārši fantastiskām cenām. Piemēram, ja es gribu nopirkt smaržu, šeit rekur ir retail price. Nu, tā viņa arī parasti maksā. Šī īstās smaržas 98 € maksā. Tad rekur save 43%. Man viņa sanāk 56, un no šiem 56 varēja norakstīt lojalitātes punktus. Viņam beigās kaut kā 200 € maksā. Īstā. Nevis kaut kāds krutka, īstā smarža. Vai ar kur brilles 50, 55. Mēs lojalitātes punktus nomīnus, tad arī viņš kaut kur ap kaut kādiem 25 € maksās. Jā, forši, man liekas. Ejam tālāk. Un te ir par šo te mākslīgo intelektu. Paskatāmies, kāds izskatās, kur mēs braucam. Te būs paraugā parādīts, ka mēs braucam uz Dubaju. Principā viss tā rezervēšanas sistēma ir tieši tāda pati. Nu, te tagad tā platforma īstenībā parādās. Mūsu platforma, jā, rezervēšanas ir tāda pati kā visur citur. Izvēlamies datumu. Šeit mēs izvēlamies, kas mēs brauksim. Mēs, partneris, draugi, ģimene. Un skatāmies, kāds mums būs budžets. Saliekam tātad, rekur. Mums piedāvās, ko mēs tur varam redzēt. Mēs vienkārši saklišķinām, ko mēs tur gribētu redzēt. Un, ja es pirmo reizi braucu, es loģiski vispār neko nezinu. Tad reku es jau salieku. Un tagad paskatāmies, principā aiziet apmēram minūte. Viņš izmetīs jums ārā aprakstu, viņš izliks jums labākās jau viesnīcas piedāvājums ar visām tām ekonomijām, lidmašīnu biļetes, visas tās ekskursijas ar visām cenām, ar visiem aprakstiem. Rekur ar karti, kā jūs tur varat nokļūt. Tad jums vispār vairs nav jālauza galva vispār ne par ko, tāpēc, ka principā jums visu parāda priekšā. Te jums būs tikai minūte, 2 minūtes. Nevis kā parasti kaut kur uz svešu vietu braucam. Es parasti sēžu internetā nedēļām, čekoju, kas un kā, ko es tur varu darīt, cik man tas maksās, kā es tur varu nokļūt. Šeit viss to pasaka priekšā, tam vairs nekas nav. Tas ir mākslīgais intelekts. Tātad ļoti labs instruments, ja viņu pareizi izmanto. Mums ir divi saiti īstenībā. Mums ir saits biznesa centrs. Tā ir atsevišķa lapa, kas saucās MWR Life. Un mums ir otrs saits Travel Advantage, kur ir tieši šī te platforma. Un abi šie te mums ir aplikācijās. Telefona aplikācijās var atrast gan Travel Advantage, gan MWR Life. Abi divi ir aplikācijās. Ja kāds strādā ar telefonu, vairāk darbojas ar telefonu, tad viņam ir ērti ar šīm te aplikācijām darboties. Ja kāds strādā ar kompjuteri, nu es eju vienkārši caur mājaslapu, jo es strādāju daudz ar kompjuteru. Tātad, kā mēs varam iekļūt šajā klubā? Šajā klubā mums ir divi varianti, kā mēs varam. Ir vēl trešais, bet mēs viņu neizskatām. Viņš vienkārši vispār neizdevīgs ir. Tātad ir elites karte, kas maksā $339. Tas ir vienreizējs maksājums. No šiem 300, tad kompānija mūs atpakaļ atdos 120 lojalitātes punktus no elites. Un ir Elite Plus Turbo, kas ir vienreizējā maksa $589, no kuriem kompānija atpakaļ mums atdos 490 lojalitātes punktus. Tas ir tas pats, kas $490. Principā sanāk gan arī visu, ko mēs samaksājam, tikpat daudz gan arī mēs saņemam atpakaļ. Ja? $99 sanāk šī te aktivācija, nu tā kā franšīze var teikt. Tālāk mēs maksāsim katru mēnesi šos $120 šo abonēšanas maksu, kas mums atkal, tātad pirmajā gadījumā pārvērtīsies par tiem 1 pret 1 atnesa atpakaļ 120 lojalitātes punkti. Maksāsim 120, mēs maksājam vienādi. Abonēšanas maksa ar abām kartām vienāda. Mums atpakaļ atnāks 240 lojalitātes punkti, kas ir divreiz tas pats, kas $240. Tad pirmajā gadījumā mēs saņemam 1440, ja mēs gadā rēķinām 12 mēnešos. Otrajā gadījumā tikai vienu reizi $250 vairāk. Mums atpakaļ sanāk punktos 3130. Nu, tāpēc arī mēs vienmēr iesakām šo te turbo, jo viņi ir izdevīgāki. Bet ir iespēja piemaksā jau $250 vienmēr šo te mainīt. Un viens kā pārēt uz jebkurā brīdī to var izdarīt. Ja, piemēram, varbūt tās uzreiz nav tur
tāda summa, tad to var ar piemaksu izdarīt. Ar piemaksu sanāks, ka jūs bišķiņi zaudēsiet, tāpēc, ka jūs būsiet paņēmis to elitu, jums ienāks sākumā 120 un pēc tam 250. Tad 120 un 250, 370. Jūs pazaudēsiet 120, ja jūs uzreiz ar elitu nāksiet. Pēc tam elitē uzreiz nāk atpakaļ 490. Tur būs tā starpības piemaksa. Tā, šeit ir skaidrs. Ejam tālāk. Tātad mums ir viens sapnis visiem, mums ir divi ceļi. Tātad viens ceļš ir vienkārši es varu būt klubu dalībnieks un ceļot lētāk, un otrs ir kļūt par kluba ambasadoru, ceļot bez maksas un pelnīt.